Sveicināti! Esam jau iepriekš stāstījuši, ka interaktīvo tehnoloģiju iekļaušana mācību procesā pirmsskolā spēj pilnveidot bērnu mācīšanās pieredzi un sniedz dažādas priekšrocības. Ja jūsu pirmsskolas izglītības iestādē ir pieejams mācību satura platformas Soma abonements, tad aicinu iepazīties un uzzināt, kā Promethean Active Panel 9 interaktīvo ekrānu var efektīvi izmantot kopā ar mācību platformu Soma un tajā esošo saturu tieši pirmsskolai. Interaktīvajā ekrānā atvēršu tīmekļa pārlūku, un es jau esmu pierakstījies mācību satura platformā Soma. Kreisajā sānu izvēlnē meklējam sadaļu Darba lapas. Un filtrs, uzklikšana uz filtra. Filtrā ieķeksējam pirmsskolu. Un mums šeit centrālajā daļā parādīsies visas pirmsskolai veidotās darba lapas. Šeit ir plašs klāsts ar dažādām tematiskām darba lapām, Līgo svētkiem, Lieldienām, Ziemassvētkiem, Māmiņdienai. Tomēr pašas vērtīgākās būs darba lapas no mūsu īpaši pirmsskolai izstrādātā komplekta izdevuma Sākam mācīties ar 6 daļām. Atvērsim, piemēram, Sākam mācīties 5. daļu, apkārt zemeslodei un ņemsim cipariņu vai skaitli 6. Tā, aizvērsim satura rādītāju ciet, lai mums ir vairāk bildes uz paša ekrāna. Un lūk šādi uz lielā ekrāna mēs varam bērniem paskaidrot, kā tad šos uzdevumus ir jāpilda. Ja bērniem ir šīs Sākam mācīties krāsainās rakstām grāmatas, vai arī varbūt mēs esam izdrukājuši šīs darba lapas, varam viņiem izskaidrot uzdevumu nosacījumus. Bet tikpat labi, izmantojot interaktīvu ekrānu iespējas, mēs varam šos uzdevumus arī pildīt kopā, grupiņā. Un izsaukt bērnu pie ekrāna, lai viņš izpilda. Nu, šajā gadījumā paskatāmies, kāds mums šeit ir paraudziņš, un izmantojot anotēšanas rīku, pārslēgšos puscaurspīdīgu flomasteriņu, mēs skatāmies, cipariņš 1 ir zaļš, saprotam, ka mums viens lapu mākonītis ir jāiekrāso zaļā krāsā. Nu, un cipariņš 5 mums ir rozā, tas nozīmē, ka pārējās lapas 1, 2, 3, 4, 5 mums ir jāiekrāso rozā krāsā. Un arī atbilstoši desmitnieka rāmī ir jāsaliek bumbiņas, jāiekrāso. Un, ja jums arī grupiņā ir šāds interaktīvais ekrāns ar maināmu augstumu, tad bērniem ir ļoti ērti pienākt pie ekrāna, aizpildīt šo uzdevumu, un tad visi kopā varam pārunāt, un skolotājs atkal paceļ ekrānu atpakaļ un var turpināt darbu šādā veidā. Un atvērsim arī vēl kādu citu, paņemsim satura rādītāju, aiziesim vienkārši atpakaļ uz darba lapām, un paņemsim mēs 6. daļu. Un, piemēram, mans ķermenis, un no 11 līdz 20. Tā. Un arī šeit ir tādi interesanti uzdevumi. Atkal aizvērsim satura rādītāju ciet, lai mums netraucē. Un šeit mēs tiešām varam saukt bērnus pie ekrāna, varam pat uzlikt pa visu ekrānu varbūt, jā. Un šeit ir uzdevums saskaitīt, cik tad mums ir deguntiņi vai rociņas vai actiņas. Nu, saucam bērnu, uzdodam viņam skaitīt, cik tad ir actiņas. Nu, tad viņš, piemēram, ar apvalkamo rīku, lai vieglāk saskaitīt, tā tad 1, 2, 3, 4 un tā skaita līdz pat lejai. Un beigās ierakst, cik tad viņam sanāca, piemēram, 14 actiņas. Ja? Un šeit arī izpildīt šos te uzdevumus, izmantojot anotēšanas rīku. Un vēl viena ļoti būtiska sadaļa Somā, ko mēs tiešām varam lieliski izmantot pirmsskolā, ir video sadaļa. Dodamies uz video sadaļu. Un šeit mēs arī varam atfiltrēt pirmsskolas video. Man jau ķeksīts ir ielikts. Un šeit ir pieejami vairāk nekā 120 dažādi video par dabaszinību tematiem un arī par matemātikas tematiem. Un visi video ir veidoti ļoti vieglā bērniem, viegli uztveramā latviešu valodā. Uzliksim, piemēram, diena un nakts. Ja, un ar šo video palīdzību mēs varam palīdzēt bērniem izskaidrot jēdzienus, ko citādā grupiņā būtu grūti paskaidrot. Par visumu, par kosmosu, par planētām vai par dzīvniekiem dažādiem, kas Latvijā nemaz nav. Ja, varam izmantot šos video. Noņemsim satura rādītāju un palaidīsim video. Un es ieklikšināšu kaut kur tālāk. Skaties, kas notiek tagad? Zeme griežas un valsts, kurā tu dzīvo? Šādi
izmantojot šos somā pieejamos video, mēs varam veiksmīgi skaidrot temats, ko citādāk grupiņā būtu tiešām grūti izskaidrot. Par dinozauriem, par zvaigznēm, par dažādiem dzīvniekiem, kas mums Latvijā varbūt nemaz nav, vai kā pieņemsim dažādus materiālus ražo. Tā kā noteikti iesakam izmantot šos vairāk nekā 100 skaidrojošos video. Un vēl video sadaļā, kā jau iepriekš minēju, ir pieejami arī dažādi, vairāk kā 20 video par matemātikas tematu. Pieņemsim skaitļu attēlojums 10 rāmī, kārtošana pa 2. Īsi ielūkosimies, kā šie video izskatās. Vienkārši un saprotami. 3, 4, 1 pārīts, 2 pārīts, 5, 6. Ja? Un šādi kopā ar bērniem varam arī korītī skaitīt, attīstīt šīs skaitīšanas prasmes, runāšanas prasmes un arī pārunāt šo visu. Tā kā tiešām iesakam izmantot somā esošās darba lapas un arī video sadaļu. Un lai jums izdodas tiešām bērniem saistošs un interesants mācību process.